Visiem tehnoloģiju uzņēmumiem ir savs stāsts. Šajā Brijāna ielas nama komunālajā dzīvoklī pirms 20 gadiem 3 zēni – Lauris Liberts, Agris Tamans un Mārtiņš Pikšēns radīja pirmās koda daļas portālam Draugiem LV. Mārtiņš programmēja, Lauris cepa kartupeļus, Agris rūpējās par serveriem, kas rūd zem galda. Bet vēl pēc kāda laika daudz jautāja, kas mēs esam? Internets daudziem ir kļuvis par papildu dzīves telpu, kurā var ne tikai pirkt un pārdot, bet arī draudzēties. Portāls piedāvā realitātē grūti īstenojamu iespēju. Vienopus virtuāli sapulcēt draugus, kā arī apmierināt ziņkāru vai tiešām taisnību teicienam. Pasaki, kas ir tavi draugi, un es pateikšu, kas esi tu pats. Ja tu kaut reizi dzīvē nopirci Draugiem LV profilu statistiku, tu esi viens no pirmajiem Draugiem grupu investoriem. Katrs no jums ir ielicis pamatus mūsu pirmsākumiem. Profila statistika nav tikai vienkārši pakalpojums. Tas ir bijis sākums jaunām draudzībām, mīlestībai, laulībām, pazudušu radinieku vai skolas biedru atrašanai. Nevelti Draugiem LV dēvēja par Latvijas iedzīvotāju reģistru. Tas arī bija Tinderis pirms Tindera. Patiesībā tas atstāja pamatīgu sirds nospiedumu manā dzīvē. Pateicoties portālam Draugiem LV, es iepazinos ar savu sieviņu. Starp citu, pusgadu es viņai rakstīju caur Draugiem LV vēstules, uz ko viņa man tā nevisai atbildēja. Bet pateicoties statistikai, kas tavu fotografiju tur skatās, es sapratu, ka tomēr mana sieviņa seko man līdzi. Tāpēc es biju neatlaidīgs ar savu piparmētru teju, kraukšķīgiem cepumiem, aicinot viņu pie jūras, un viņa piekrīt ne tikai cepumiem, bet, protams, ar mani roku rokā iet visu dzīvi. Es visu dzīvi teikšu lielu paldies portālam Draugiem LV. Ja mēs par šodien runājam, te viņi ir 3 ķipari, 3 forši labākie draugi ir brāļi. Un mēs Grigāļu ģimeni! Mēs ar savu darbu esam veicinājuši Latvijas demogrāfiju. Mēs esam lepni būt par tēvu dienas tradīcijas aizsācējiem kopā ar biedrību, mamām un tētiem. Un šī tradīcija turpina dzīvot jau 15. gadu. Savukārt pirms 10 gadiem notika pirmā Draugiem grupu vecāku diena. Visi zina, kas ir ēnu diena, kad jaunieši ierodas uzņēmumos pielaikot savu nākotnes profesiju. Viņi visi saprot, bet kas bieži vien nesaprot mūsdienu profesijas? Tie ir mūsu mammas, tēti, vecmāmiņas un vectētiņi. Tāpēc mēs viņus aicinām uz biroju ciemos, lai parādītu, ko tad viņu bērni ikdienā dara. Ekskursijā pa Draugiem LV biroju ir ko redzēt, jo pašu izgudrojumi strādā viņu labā. Bet pēcāk mammas un tētis sēžas blakām un strādā kopā ar savu lielo bērnu. Kas ikvienam vecākam ir pats svarīgākais? Lai viņa bērns būtu drošībā, siltumā, pie vietas un galu galā paēdis. Vai tu zināji, ka jau 20 gadus gan ikdienā, gan svētkos mums ēst gatavo šefpavārs mazais Mārtiņš? Darbinieks, kas strādā ar galvu, viņam vajag atjaunot to enerģiju, lai tās smadzenes strādā. Ja tu esi laicīgi paēdis, rezultātā daļa ražīgums aug. Un tas cilvēks ir apmierināts, viņš ir šeit uz vietas, viņš netērē savu laiku ejot prom. Draugiem LV strauji ieguva popularitāti un profils portālā bija gandrīz ikvienam. Toreiz Draugiem LV lielākoties lietoja darba datoros, bet tā kā mēs tur vēlējāmies pavadīt aizvien vairāk laika, pieauga arī pieprasījums pēc mājas interneta. Draugiem noteikti piemīt drosme mēģināt, un pirms 20 gadiem viņa mēģinājums būtiski izmainīja mūsu digitālās dzīves un arī tehnoloģiju pasauli. Un tādā veidā stimulēja augstu pieprasījumu arī pēc interneta mājās, un arī mums nācās saņemties, lai mēs saviem klientiem varētu piedāvāt lieliskas iespējas izbaudīt draugus un citus tehnoloģiskos brīnumus katrā viņu mājā. Un mums ir ļoti laba sadarbība, mēs kopā gan atbalstam Ukrainu dažādos projektos, gan arī padarām pilsētas gudrākas, gan arī runājam ar mākslīgo intelektu. Draugiem un tehnoloģiju attīstība Latvijā vienmēr ir bijuši sinonīmi. Tas, kas šodien šķiet pašsaprotami, pirms 20 gadiem bija inovācija. Iedomājies, ir 2005. gads, un Rīgas kinostudijā tiek svinēta Draugiem LV pirmā dzimšanas diena. Biļeti uz šo pasākumu var iegādāties tikai un vienīgi portāla lietotāji. Ieejas biļeti ir svītrokods, tas 5. Nokijas telefona ekrānā. Tu ienāc kinostudijā, noskanē biļeti, uz lielā ekrāna parādās tava Draugiem LV profila bilde. Runājot par bildēm, pat pirms iPhone'iem tu varēji ievietot fotogrāfiju savā Draugiem LV profilā no podziņu telefona, sūtot MMS. Mēs bijām arī Instagrams pirms Instagram un Spotify pirms Spotify, jo Draugiem LV mūzikas sadaļā tu varēji straumēt mūziku no pilnīgi visiem Latvijas mūziķiem, tai skaitā Raimondu Paulu. Tāpēc jau no pirmās dienas mēs esam bijuši draugi visiem Latvijas teātriem, festivāliem, koncertu zālēm un mūziķiem. Draugiem LV bija skatuve, kur savus talantus mākslinieki ārpus koncertiem, radio vai televīzijas varēja parādīt ļoti plašai publikai. Mākslai, protams, ir jābūt kontaktā. Es domāju, ka, lai tas kontakts notiktu, viņai jābūt redzamai droši vien.
Draugiem LV vienmēr ir bijis liels atbalsts arī man un vispār mūziķiem Latvijā. Tā draudzība nebeidzas, jo Draugiem LV ir pāraudzis lielā korporācijā, kurā ir milzīgi daudz uzņēmumu. Sadarbība jau nākamajā ātrumā ir aizgājusi arī ar Printful. Tā kā paldies viņiem par to, ka viņi ir, par to, ko viņi dara un par to, ka viņi atbalsta mūziķus, māksliniekus, gleznotājus un jebkuru citu traku cilvēku, kuram nāk idejas un viņš tās grib realizēt. Paldies jums, saules mūžu jums! Tev piedzimis bērns. Šogadu laikā ir dzimuši bērni tikai mūsu ģimenēs. Arī Draugiem LV ir dzimuši vairāk bērnu, ko mēs šodien saucam par draugiem grupu. Viņiem pašiem ir savi stāsti. Mapon ir pirmais uzņēmums mūsu ģimenē, kurā inženieri izstrādāja ne tikai izcilu programmatūru, bet arī fiziskas iekārtas. Mapon paplašinot savu ietekmi pērk uzņēmumus visā pasaulē, un arī tu drīz varēsi iegādāties Mapon obligācijas. Desktime ir viens no senākajiem grupas uzņēmumiem, kura produkts jau no pirmās dienas iestājies par darbinieku labbūtību un atbalsto visas mūsu grupas vērtības. Šobrīd tas izvērš darbību Āzijas reģionā, atverot filiāli Indijā. Printful ir ne tikai mūsu, bet visas Latvijas pirmais vienredzes, kuram uzticas tādi pasaulē zināmi zīmoli kā Xbox, Warner Brothers, NBA, Coca-Cola un daudz citi. Road Games mēs paši ar nosaukumu Vilki spēlēm jau 20 gadus. Šī spēle aicina sabalansēt tehnoloģiju lietošanu un atrašanos svaigā gaisā. Mūsu entuziasms par gudriem mājām iziet ielās. Idealaids gudrie ielu apgaismojumi ne tikai ietaupa nodokļu maksātāju naudu, bet arī mazina gaismas piesārņojumu. Šie risinājumi šobrīd ir uzstādīti gan Ķīpslā, gan Cēsīs un daudz kur citur. Vēl viens veids, kā mēs atdodam parādu savām pilsētām, ir mūsu jaunākais projekts Mājas Cēsīs, kura misija ir padarīt pilsētu vēl pievilcīgāku dzīvošanai. Pavisam drīz Cēsu vecpilsētas seja atgūs Konrāda kvartālu. Vendon izdevās mūsu cilvēku radītās iekārtas uzstādīt Starbucks un Nestle kafijas automātos visā pasaulē. Mūsu Vendon komandas jauda bija tik liela, ka investori stāvēja rindā, lai kļūtu par jaunajiem īpašniekiem. Arī mēs paši ticam jaudīgām komandām un foršiem risinājumiem, tāpēc arī šobrīd mēs investējam it kā mums netipiskos biznesos, sākot no attīstošām bērnu rotaļlietām un beidzot ar kosmētiku, kas paredzēta skaistai novecošanai. Mūsu lielākā vērtība nav glāns birojs, datori vai jaudīgi serveri. Mūsu lielākā vērtība ir cilvēki. Piemēram, vēl pirms mākslīgā intelekta un chatbotiem mēs radījām elektronisko sekretāru. Vai mēs kādam atņēmām darbu? Nē, bet mēs uzskatām, ka cilvēks var darīt kaut ko vairāk, kā tikai paprasīt, pie kā jūs atnācāt, vai jums kafiju ar vai bez cukura. Runājot par cilvēkiem, Draugiem LV ir tikai pusgadu jaunāka par labdarības organizācijas Ziedot LV, ar kuru mēs sadarbojamies jau no savas pirmās pastāvēšanas dienas. Mēs esam palīdzējuši savest kopā tos cilvēkus, kuriem ir nepieciešama palīdzība, ar tiem, kuri šādu palīdzību labprātīgi vēlas sniegt. Un dāvanu karte elektroniski ļoti labs risinājums, un draugiem grupiem mums vērsās, vai kaut kas tāds ir. Un es saku, ziniet, mēs jau vairāk gadus par to sapņojam, ka Ziedot LV būtu šāda dāvanu karte, kad jebkurš var iegādāties šo te gift card Ziedot LV dāvanu karte. Dāvanas saņēmējs pats var izvēlēties, kam viņš šo ziedojumu novirzīs. Šodien mēs esam atraduši jaunu veidu, kā ziedot. Ziedot savas zināšanas. Gadu gaitā Draugiem grupu komanda ir uzkrājusi ievērojumu pieredzi dažādās uzņēmējdarbības jomās. Saprotot, ka nevēlamies turēt sveci zem vērtīgo zināšanu pūra, mēs dibinājām Draugiem grupu mentoru klubu, lai nodotu savu pieredzi tālāk. Draugiem LV šobrīd turpina dzīvot pilnīgi visos Draugiem grupu uzņēmumos. Katrā uzņēmumā strādā vismaz viens vecais Draugiem LV darbinieks. Paldies Draugiem LV par skaistiem pirmsākumiem, kas mūs visus ir noveduši šeit. Draugiem grupu ģimenē. Paldies! 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 Paldies!